Man bija tāds uzreiz stresiņš un bija nedaudz šokēts, bet tas tieši bija labi, jo uzreiz dabūju pielāgoties situācijai un arī tad labāk arī, manuprāt, iemācījos tādēļ. Tev pilnīgi liekas, ka atvērās cita pasaule, ka tu apsēdies pie stūres un saprati, ka tu vari braukt pats. Kaut vai uz to pašu veikalu, kaut vai uz skolu, vienalga, bet tu vari braukt pats. Es vienmēr visiem iesaku šo autoskolu. Asaras acīs, man liekas, ārprāts, ko es tagad darīšu. Sveiki, Nauri! Labdien! Es esmu uzaicinājusi šodien tevi mazliet parunāt par tavu pieredzi mūsu autoskolā, kā tev tas viss ceļš izdevās un tā. Pirmais noteikti jautājums man būtu, cik sen tu esi iestājies autoskolā un cik sen tu ieguvi tiesības? Autoskolā es iestājos pagājušā gada februārī un tiesības es noliku pagājušā gada septembra vidū. Ok. Kā tu vispār izdomāji nākt uz mūsu autoskolu? Vai tev vispār bija tā, ka ir viena autoskola, es gribu tieši šeit un viss tā kā, vai bija arī citi varianti? Man nebija citu variantu, jo es agrāk skatījos Burniecki, ka man bija jau kādi 14-15 gadi un man jau ieinteresēja viņa autoskola un es tādēļ arī izlēmu iestāties šeit. Jā, tev tieši ieinteresēja tas, kad tieši Burnickis lika šos te video pamācošākus. Tu jau tā kā agrākā vecumā sāki skatīties, tu jau zināji, ka tev būs mērķis nolikt tiesības. Jā, es jau zināju, ka būs mērķis nolikt tiesības, un es arī agrāk skatījos tos video, kā viņš ar citiem kursantiem brauc, un es no tā arī savā veidā mācījos. Jā, tas ir ļoti forši. Tas nozīmē, ka ja tu iestājies oktobrī, ja? Es iestājos februārī. Februārī un septembrī jau noliki. Es tad sāku teoriju februārī mācīties. Pirmā braukšana man bija vai nu martā vai aprīlī, un es aktīvāk sāku braukt tikai vasaras sākumā. Tas bija tā kā vairāk tava izvēle, vai tev vienkārši apstākļi neizdevās? Tādi bija vienkārši apstākļi, ka skola un arī instruktori bija grūtāk laikus sarunāt, un vasarā atbrīvojas vairāk laikus, un tad es arī tieši varēju vairāk braukt. Tev vēl nav tiesību? Bava autoskolas teoriju var noklausīties attālināti e-vides platformā. Šī ir efektīvākā e-vides platforma, jo tajā ir iekļauti ļoti daudz piemēru no reālās dzīves, lai pietuvinātu tavas apmācības īstajai satiksmei. Kā arī parādītas sarežģītākās vietas Rīgā, lai sagatavotu tevi braukšanas pārbaudījumiem. Mācoties e-vidē, tu apgūsi arī tehniskās lietas, piemēram, kā pieteikties tehniskajai apskatei, nestāvot rindā, kā arī redzēsi citu kursantu biežāk pieļautās kļūdas un varēs no tām mācīties. Bava autoskola ir vienīgā, kura ir izveidojusi mācību platformu, kurā virtuāli var izbraukt visu Rīgu un citas pilsētas, kurās var nolikt CSDD eksāmenu. Kā arī Bava ir parūpējusies par to, lai gatavojoties CSDD eksāmenam, tu vari izbraukt ar tādu pašu Kia Ceed kā CSDD eksāmenā. Tāpat arī viņiem ir plaša instruktoru komanda ar vairāk kā 30 instruktoriem, kuri tev palīdzēs pienācīgi sagatavoties eksāmenam un braukšanai satiksmē. Un sociālo tīklu platformā, kā arī mājaslapā var apskatīt daudz foršas un pozitīvas atsauksmes no klientiem. Un instruktors tev bija, atceries, kā viņu sauca? Arturs. Ok, jā. Eksāmeni tu vispār uz mehāniku vai automātu? Uz mehānisko kādu. Un kā bija vispār? Kāda bija sajūta, ka tu iekāp pirmo reizi pie stūres? Kas tev tajā brīdī darījās galvā? Īstenībā es biju nedaudz iepriekš braucis pie stūres, lielākoties pa Grants ceļiem, un ar manuālu esmu braucis tikai vienreiz ar draugiem pa placi. Un es tā kā jau pateicu instruktoram, ka man ir neliela pieredze. Es domāju, viņš man aizvedīja sākumā uz kaut kādu vietu, kur mazāk mašīnas, bet viņš teica, droši sēdzi, mēs te braucam. Man bija tāds uzreiz stresiņš un bija nedaudz šokēts, bet tas tieši bija labi, jo uzreiz dabūju pielāgoties situācijai un arī tad labāk arī, manuprāt, iemācījos tādēļ. Jā, es domāju gan, jā. Un sanāk, tev bija cik braukšanas? 17. Tas nozīmē, ka pēc 17. braukšanas tu gāji uz eksāmenu. Un cik ātri tev izdevās nolikt eksāmenus? Ilgas bija rindas un vispār, vai tev izdevās ar pirmo reizi to visus apgūt? Tātad autoskolas eksāmenes nolika 16. reizi. Un 16. reizi, bet 16. ka man bija 16. braukšana sasniegta. Jā. Un ar otro reizi autoskolas eksāmenu noliku. Teorijas man visa pirmo bija, un pēc 17. braukšanas, kas bija piekdiena, cik es atceros,
es sāku skatīties CSD mājaslapā, kad ir tie pieejamie laiki. Tur tajā brīdī agrākais bija kāds 2 vai 3 nedēļas jāgaida, kad būtu. Un tad jau līdz svētdienai es jau dabūju laiku uz pirmdienu, līdz ar to es tikai 3 dienas gaidīju līdz braukšanas eksāmenam. Un CSDD nokārtoja ar pirmo? Jā. Ideāli, tad jau ļoti labi tas bija. Un tu kārtoji Rīgā? Jā. Jā. Tu neizskatīji citus variantus, citas pilsētas vai kā tam līdzīgi? Nē, jo pirmkārt nonācu tik līdz tai pilsētai no transporta ilgi jābrauc. Un esmu Jūrmalais, man vilciens pa brīvu, līdz ar to man vienkārši izdevījāk Rīgā ir kārtot. Un arī tas, ka Rīgā ir sarežģītāk, un līdz ar to es arī labāk iemācīšos vadīt automobīlu. Un kad ir vairāk mašīnas, lielāka satiksme. Un nebija tā, ka tad, kad iegūt tiesības, tev bija uztraukums braukt uz citām pilsētām? Kāda vispār bija tava pirmā pieredze, kad tu sēdēji pats pie stūres, bez instruktora, bez kāda, kuram ir stāsts un tā? Tā ir ļoti dīvaina sajūta, teikšu godīgi. Ļoti dīvaina sajūta, bet savā veidā arī ļoti patīkama. Un jā, un tad uzreiz sāc domāt pirmajā brīdī, ka tu kaut ko nepārkāp noteikumus. Un principā arī tā labi ir. Nebija tā, ka tev pilnīgi liekas, ka atvērās cita pasaule, ka tu apsēdies pie stūres un saprati, ka tu vari braukt pats. Kaut vai uz to pašu veikalu, kaut vai uz skolu, vienalga, bet tu vari braukt pats. Jā, tā ir cita pasaule tiešām atvērās, un arī tas, kas var aizbraukt uz tālāk uz citām pilsētām un tam līdzīgi, tas ir tiešām forši. Pastāsti varbūt, kāda bija tava pirmā sajūta, kad tu noliki tiesības, tu gāji CSDD un tev izsniedza viņas. Kas tev, kam tu pirmo rakstīji, kam tu zvanīji? Pirmkārt, es uzrakstīju instruktoram, pateicu vēl viņam paldies, un tad es sāku vienkārši draugiem rakstīt, un arī tajā pašā vakarā mēs nosvinējām, aizbraucām Rīgā uz Ezīti, un tur paēdām, un tad paņēmām, noierējām, City bija mašīna un aizbraucām līdz mājām. Principā tā pirmā pieredze draugiem, ka mēs varējām aizbraukt vakarā, un bija tāda saulīta forša, un ļoti forša bija. Jā, lieliski. Varbūt tu man vari pastāstīt par savu vienu no braukšanām, kā tev viņi notika? Varbūt kaut kādu visinteresantāko, kas tev ir iesēdusies atmiņā, varbūt ko tu atceries visvairāk? Noteikti atceros otro braukšanu, kur bija strakākā, manuprāt. Tas, ka bija viens krustojums, kur galvenais ceļš griezās pa labi. Jā, un man vajadzēja kreiso pusgriezties no galvenā ceļa. Es griezos nost. Man pretī braucošā mašīna, kur brauca no mazāk svarīga ceļa, viņa man sāk arī virsū braukt, bet es jau tā manīju, ka viņa brauc, un es jau laicīgi arī norieģēju. Īsti nevajadzēja tajā brīdī arī bremzēt. Es dzirdēju, ka instruktors kāja, tad arī pacēlu. Jā. Un tad bija arī tajā pašā braukšanā, ka viena riteņbraucēja, kur bija tas veloceliņš, kas iet šķērso brauktuvi, un ka tur nav jālaiž velosipēdisti tajās situācijās. Un tad viena velosipēdista izbrauc priekšā, un tad mēs arī pa mērmējiem devām ar instruktoru kopā. Jā, un tad nobeigumā arī pie reizes bija Torņakalnā, ka man paprasīja atgriezties braukšanai pretējā virzienā, un es uzbraucu uz sliedēm, un pasties spoguļos, un es taisos griezties, un es domāju, kāpēc instruktors man nobremzēja. Būs pa pretējām tām sliedēm gribēja apdzīt mani, kas saprot, ka ir aizliegts. Tā bija tāda interesantākā braukšana. Wow, bija bišķiņ bailīgi, bet man arī ir bijušas situācijas, kad es nemaz pati nepamanu, un tad man tā kā instruktors nobremzē, bet tas nekas traks, galvenais, ka viņš arī tā kā redz to visu situāciju un arī spēj reaģēt tik pat ātri, cik tu vari sagriezt stūri vai kaut ko. Varbūt tu vari mazliet pastāstīt par savu pieredzi vispār braukšanās ar instruktoru, kā tev viņš patika, cik ļoti labi viņš tev iemācīja, vai tev bija varbūt kaut kādi konflikti ar viņu, vai viss bija kārtībā? Man ar Arturu nebija neviena konflikta, un arī vasarās viņš manī vienmēr savāca Zolitūdē, kas man ir vienkārši tuvāk, lai man jābrauc uz Torņakalnu. Un ļoti draudzīgs, varējām forši sarunāties, ļoti labi mācīja. Bija arī viņam tās mazās mašīnītes mašīnā, un to viņš arī situācijas varēja man parādīt, attēlot. Un ļoti labi vienkārši, manuprāt, mācīja. Man patika. Tas ir superīgi, un cik saprotu, tad viņš arī bija vienīgais tavs instruktors, tu viņus nemainīji.
Es nemainu instruktors, man ar to bija tiešām labi. Ok. Čau! Šodien vēlos padalīties par to, kā es esmu atvieglojis savu ikdienu. Es nokārtoju B kategorijas tiesības. Šīs tiesības man palīdzēja iegūt autoskola balvu. Kā tas viss notikās? Sākumā ar teoriju. Teorija pavisam vienkārši, attālināti, e-vide, pieejam vairāk moduļu, kur tu vari atkārtot skatīties video. Patīt atpakaļ, bišķiņ, ja tu kaut ko palaid garām, pierakstīt precīzi, kā vajag, nopauzēt savā brīvajā vietā, brīvajā laikā. Tu diktē savu teorijas kursu un braukšanas. Es uzsāku jau paralēli teorijas kursam. No sākuma pa vienai braukšanai nedēļai, pēc tam pa 2, pēc tam bija jau 3. Vienmēr sakot, instruktori ir vairāk un viņi pielāgos tavām spējām. Ar šo vēlos teikt to, ka mans ceļš kopīgais ar autoskolu balvu ir beidzies, bet tas nekas, jo tavējais var sākties un zinu to, ka ar autoskolu balvu uz ceļa būs vairāk atbildīgāki, gudrāki, prasmīgāki un mierīgāki braucēji. Un tas nozīmē, ka es zinu, ka autoskolas balvas rokās ir arī mana drošība. Varbūt tu man arī vari uzreiz pastāstīt par to, kāds bija tavs varbūt bailīgākais vai varbūt smieklīgākā situācija uz ceļa, kad tu jau ieguvi tiesības un pats brauci. Bija viena bailīga situācija, kad es no rīta Rīgā braucu, un tas bija no Salu tiltu uz Picas virzienu. Tur ir arī tāds tiltiņš, kas iet. Un es braucu pa viņu lejā, es braucu pa pirmo joslu, un tur atļauties 70, cik es atceros bija. Un tur man priekšā brauc Lesus, un viņš vienkārši pa mēmajiem iedod vienkārši vietā. Un tad es arī ļoti nobijos, un tad arī ar savu mašīnu tur grīdā deva ar tām bremzēm. Es biju tieši nopircis mašīnai jaunu spoguli, jo man tur lampiņas nestrādāja. Un tad man tas spogulis pa visu salonu aizlidoja arī. Jā, bija interesanti. Nu jā, varbūt arī ir bijis kāds jautrs vārds vai teiciens vai frāze, ko tev ir teicis instruktors braukšanās, kā pieņemsim mums vienai meitenei, kas apmācījās. Viņai instruktors vienmēr nevis teica, paskaties spoguļos, bet klauvēja pie loga. Un tas tā kā viņai deva to mājienu, ka viņai tur ir jāpaskatās. Īsti es neatceros, ka kaut kāds būtu bijis. Jā. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu varēji apvienot teoriju ar savām mācībām, vai vispār tev bija iespējams to izdarīt, jo, cik es zinu, tad daudz arī izvēlās attālinātās mācības tieši tādēļ, kad pietrūks laiks, jo klātienes, jā, tas ir forši, tev ir pasniedzējs, tev ir tas, bet es domāju, ka attālinātās mācības noteikti nav sliktākais, jo es arī pati mācījos attālināti, un man ļoti patika, bet kā bija tev? Attālināti bija ļoti ērti, jo man citādi būtu jābrauc uz Rīgu no Jūrmalas. Un es ļoti lēni sāku tās teoriju mācīties un attālināti. Tagad klātienē es biju, tad es atbraucu noteikti, man bija 4 sākās vai 6, es neatceros konkrēti, bet tad arī jāreikinās to, ka man pēc tam bija jātiek līdz stacijai, pēc tās teorijas jābrauc mājās, līdz to tas bija ļoti laikietilpīgi un tā. Un kad es mājās, kad jau vasarā sāku ļoti aktīvi, es noskatījos tās visas braukšanas, jau principā visas teorijas mācības brīvajā laikā vienkārši nostījos. Taviem draugiem arī ir tiesības vai vēl nav? Dažiem ir, bet lielākoties vēl nav. Viņi vēl nav no tevis iedvesmojušies? Mācās vēl šobrīd. Jā, ok. Kāda bija vispār tava motivācija? Kā tu sevi motivēji, ka man ir jāmācās, man ir jādara, man ir jāiet uz braukšanām? Kā tu nebaidījies, varbūt drīzāk tā to teikt, jo nākt uz braukšanām, ņemot vērā, ka tu arī noliki 18 gados, un tas ir diezgan agrs vecums īstenībā, jo parasti vidēji nāk jau pie mums pēc kaut kādiem 20, 25 gadiem. Tagad arī, protams, sāk vairāk nākt, tā kā nepilngadīgi, un ka tūlīt drīzumā paliks pilngadīgi. Kas bija tava motivācija? Kas bija tavs tāds, jā, man ir 18 gados jānoliek, es eju un daru? Ļoti vienkārši. Es gribēju mašīnu, vadītāja apliecību, un es vienkārši gāju mācīties. Uz braukšanām es gāju ļoti lielu prieku, nevarēju sagaidīt braukšanas. Arī foršs instruktors bija līdz ar to, vairāk gribējās uz tām braukšanām tikt.
Kā bija tev? Tev nebija šausmīgi bēdīgi, ka tev bija tāds, visi, nemēģināšu vairāk un, nevajag. Teikšu godīgi, es ļoti sabiedros, es pirmo reizi nokārtoju, jo es īstenībā pieļāvu ļoti daudz stulbus kļūdas, kuras zināju, kas var nepieļaut. Bet, es reiķināju to, ka, grūtības loģiski, ka būs, un tāpēc arī es turpināju vienkārši un paņēmu pāris braukšanas un tad nokārtoju. Varbūt tu tagad varētu sev uz to brīdi dot kādu padomu, ko izdarīt labāk, lai nokārtotu, pieņemsim, ar pirmo reizi, vai es varēju pamācīties kārtīgāk, vai man vajadzēja kaut ko vairāk atkārtot? Nezinu īsti, jo, es domāju, man ļoti ietekmēja stress tajā brīdī un neuzmanība. Principā es jau noteikumus labi zināju un jā, es domāju, tikai stress bija tas, kas man traucē vispārīgi. Vienkārši vienīgais, ko var darīt, ir mācīties ar to sadzīvot, jo stress būs vienmēr par visu. Un arī man tas pats, kad es gāju arī kārtot, man bija stress vienkārši nenormāls. Es sēdēju pie tā kabineta, pie tā numuriņa gaidīju, un man likās, ka man vienkārši, es jau vairs nevaru, man jāiet uz mašīnu, un es trīcu, un es nevaru aiziet, un es ieraugu to eksāmenu mašīnu, un man asaras acīs, man liekas, ārprāts, ko es tagad darīšu. Un tas bija tā. Bet varbūt tu vari kopumā pateikt, kā tev patika pie mums mācīties. Vai tu ieteiktu mums saviem draugiem, skolas biedriem vai kādam citam? Es vienmēr visiem iesaku šo autoskolu. Jā, tas ir ļoti forši. Tad kopumā tev tā pieredze ir bijusi forši, cik saprotu. Ok, labi, tad liels paldies tev, ka tu šodien atnāci ar mani parunāties. Prieks bija dzirdēt, tā kā tiekamies uz ceļa. Tiekamies.